Labvakar, labvakar visiem šajā brīnišķīgajā vasaras vakarā. Un šodien mums ir tāda interesanta tēma kā prāta vētra un skaidrs un mierīgs prāts ar dual-life. Nu, ko nozīmē prāta vētra? Protams, mēs zinām, ka prāta vētra ir grupa, jā, bet prāta vētra no tāda viedokļa, kā apturēt domas, prātu, skrienošo, kur reizēm viss mēdz juceklī, muceklī, kaut kā sajieties kopā, ja, un tā kā, protams, arī ar dual life, ja, mēs mēģināsim savilkt šīs te paralēlas, kā dual life var palīdzēt. Tad akcentēsim dažus no visa lielā dual life produktu klāsta, kuri noteikti var palīdzēt mums gan nomierināt prātu, gan nu, tā kā mazliet koncentrēties vairāk, gan atcerēties iespējams vairāk, ne tikai kaut kā, nu tā, ja, bet, nu, vienmēr sakot, sekojam līdzi informācijai, un, ja gadījumā jautājumi, droši jautājiet, ja? Un ar ko tad mēs varētu tā kā sākt? Ar to, kāpēc vispār ir tāda tēma šodien mums kā prāta veselība un kāpēc tā vispār mūsdienās ir tik svarīga. Protams, ka ik viens no mums saskarās ik pa laikam ar kādiem ikdienas stresiem, ja? Un pat ja cilvēks, kas saka, es nekad ne ar kādiem stresiem vispār neesmu saistīts, man ir pozitīvā domāšana, es tikai pozitīvi, visur man ir viss labi, labi, tad, diemžēl, ir tāda lieta kā oksidatīvais stress, un oksidatīvo stresu mēs nekādi nevaram norobežot no mums, jo tas ietekmē mūs pilnīgi visus, ja? Šodien gan vairāk ne par oksidatīvo stresu, bet, diemžēl, mums jāsaprot, ka tas ietekmē mūs visus. Pat ja mums liekas, ka nē, man ir viss kārtībā, es nestresoju, man ir viss labi, ja? Tad nākamā lieta, mēs šobrīd dzīvojam ļoti liels informācijas pārbagātības laikā, ja? Mums informācijas ātrums ātrāk ir jāsagramo, kā tautas valodā saka, ja? Jo tāpēc, ka te mums ir reels, te mums ir shorts, te mums ir storija kaut kāda, te mums televizorā kaut kur, te reklāmas kaut kādas, te mēs paši kādā seminārā esam bijuši, te mēs atkal par kaut ko paši esam interesējušies. Ja? Līdz ar to tas informācijas daudzums mums ir tik milzīgi liels šobrīd, ja? Kad mūsu prātam šodien mūsdienās ir ļoti liela slodze. Un kā loģiskā nākamā jau posma sekas, ja, ir nogurums un arī enerģijas trūkums. Enerģijas trūkums un nogurums var būt ne tikai, ja mēs esam fiziski strādājuši, ja, bet bieži vien arī cilvēki saka, ka labāk ir fiziski strādāt, tad tu izsvīsti, muskuļus izvingrini, nogurst it kā, ja, bet strādāt ar prātu bieži vien ir vēl nogurdinošāk un prasa daudz vairāk enerģiju. Un informācijas daudz, viss mutuļo apkārt. Te tas, uzreiz pārslēdzamies uz vēl kaut ko. Kā jums ir ar atmiņu? Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Kā jūs vērtējat pēdējā gada laikā, nu, teiksim, gada griezumā, kā jūs, bet godīgi, tikai lūdzu, ja, atbildiet uz jautājumu, kā jums šķiet pēdējā gada laikā jūsu atmiņa ir uzlabojusies vai pasliktinājusies? Ja, tā tad, ja ir uzlabojusies, tad liekam plusiņus. Ja ir pazeminājusies, ja pasliktinājusies, ieliekam tā kā mīnusiņu, bet es lūdzu aicinu tiešām piedalīties visiem šajā testiņā, jo mēs tad varēsim paskatīties, ja? Tā tad plusiņš, mīnusiņš, 8 no 10, bet tas nav ne plus, ne mīnus, tā tad, nu, uz vietas varbūt arī nē, bet, nu, vēl stāv uz vietas tomēr. Plus, mīnus dažādi. Mīnus. Plus.
Plus, mīnus, nevar īsti pateikt, vai ne? It kā, jā, ok, redzu jūsu atbildes. Un tagad atkal gribu padalīties ar tādu lietu, kā šādiem pētījumiem. Vērtējot savas atmiņas darbību pēdējā gada laikā, gandrīz katrs otrais, jeb 48% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, esot norādījuši, ka tā viņiem kopumā ir pasliktinājusies. Es atsaucos uz Beno aptaujas datiem. Tā ir publiski pieejama tātad informācijā, un tik tiešām tādi pētījumi ir veikti, un tātad gandrīz pusei cilvēku ir sapratne par to, ka kaut kas īsti nav kārtībā, nu, vai arī vienkārši, nezinu, tur laiks iet uz priekšu, negribu teikt, ka vecums nāk klāt, bet tomēr, jā. Jā, ka gandrīz pusē, kas ir ievērojams tomēr rezultāts priekš, nu, šādu pasākumu, jo, nu, bez atmiņas ir grūti, vai ne? Un tad gribu padalīties ar dažiem ieteikumiem. Biju nesen kādā ļoti vērtīgā seminārā, kur esmu tā kā apkopojusi tādu pašu izvilkumu, ar ko labprāt gribētu padalīties, kā ieteikumus, kas derētu pilnīgi katram cilvēkam, ja mēs vēlamies patrenēt savu prātu, uzlabot savu atmiņu, ja, tad kā pirmais ieteikums skan šādi. Lai mēs varētu kaut ko atcerēties, vispirms mums ir jāvērš uz to savs fokus, sava uzmanība. Un tā vietā, lai vienkārši atmesta roku un pieņemtu to, man ir slikta atmiņa. Ja? Tad varbūt mēs varam to pārvērst jau ar tādu ne ar mīnuszīmi, bet ar, nu, tā kā mazliet jau jautājumu zīmi, varbūt vienkārši nepievērst uzmanību. Jo vēlāk jūs redzēsiet, ka pēc tam ir pamats. Ja? Jo lielākā daļa aizmiršanas notiek tieši pirmo 24 stundu laikā un pēc mēneša. Savukārt, ja mēs šodien kaut ko uzzinām, un ja mums kaut kas, ko mēs esam uzzinājuši, ir bezgalīgi svarīgs, mēs to gribam patiešām atcerēties, tad iesaka 24 stundu laikā šo informāciju vēlreiz atgādināt sev, atkārtot, un pēc mēneša vēlreiz. Vai ne? Kā otrais ieteikums, nu, tad tieši tas arī bija, jo es jau pasteidzos tālāk uz priekšu. Tad pirmais no sākuma pievēršam uzmanību, ja, un pēc tam atkārtojam ar dažādiem arī intervāliem. Uzreiz, pēc 24 stundām, pēc 3 dienām, pēc 2 nedēļām. Tātad, ja mēs gribam, lai ir kaut kas ļoti, ļoti noturīgs, tad tā kā sevi mazliet disciplinējam un piefiksējam, ka ir jāpastrādā, lai informācija mums aizķertos. Jo, protams, kad arī jūs droši vien zinat, kad ir īstermiņa atmiņa un ilgtermiņa atmiņa. Ja, tā tad, un viņas strādā pavisam savādāk, vai ne? Nu, lūk, kā nākamais ieteikums, protams, ir nepaļauties tikai un vienīgi uz savu atmiņu, bet pierakstīt, fotografēt, filmēt, jebkādā citā veidā vienkārši piefiksēt, nofokusēt šo bezgalīgi svarīgo momentu, ja? Un tad mēs vienmēr varēsim atgriezties, pašķirstīt telefonā atpakaļ vai pameklēt savos pierakstos kaut kur, ja? Tad mēs atcerēsimies daudz lielāka varbūtība, ka mēs atcerēsimies nekā, ja mēs vienkārši redzējām, paturējām prātā un aizgājām tālāk. Ja? Un vēl, piemēram, ja viens cilvēks saka, atceries, pagājušā gadā mēs tur bijām tur un tur. Otrs saka, nē, tas tak nebija pagājušā gadā, tas tak bija 3 gadus atpakaļ. Un viens atkal strīdās, nē, tas bija pagājušā gadā. Ja? Līdz ar to, lai nebūtu šādi, nu, it kā nepamatoti, teiksim tā, ne ar ko nepamatoti fakti, tad arī šis te dar, nestrīdamies, ja? Labāk, nu, ne jau tā, kad staigājam kā
pierādījumu krājēji, lai visu laiku noteikti visu piefiksētu, ja, bet tomēr to bezgalīgi svarīgo, to, ko mēs patiešām gribam atcerēties, un lai nosēžās mums smadzenēs un mūsu prātā. Kā nākamais ieteikums ir veidot asociācijas. Un šeit par asociācijām ir tā, ka, nu, protams, par neironiem, neironu tīkliem ne visi tur iedziļinās, kas tie tādi ir, kas tie tādi nav, bet tie ir tādi savienojumi mūsu smadzenēs, kas savienojās ar kaut ko līdzīgu. Padomājiet, kas jums tas varētu būt, un tad es jums arī uzdošu jautājumu, bet es gribu padalīties arī ar to, ka, piemēram, man pašai tas bija bērnībā, vēl, kad es tikko sāku mācīties angļu valodu, tad man bija tā, ka es mācījos krāsas. Nu, krāsas tur, kā nu katrs tas nosaukums, ja, un tad black color, kā tad es mēģināju atcerēties, kā jūs domājat, kāda bija mana asociācija. Varbūt vēl kādam tāda bija. Bleķis! Un tiklīdz man vajadzēja saprast, kāda ir melnā krāsa, tad uzreiz skaidrs bleķis, black. Vai kādam ir arī prātā uzreiz tāda interesanta asociācija, burtiski īsi, trijos vārdos, droši ieslēdzam mikrofonu, bet nu ne jau visi masveidā, bet vai ierakstam chatiņā, vai varbūt meitenes no manas komandas arī var padalīties, gan jau, kad ir kaut kas. Jā, ir tā, ka, tā kā Sandra teica, es arī, lai kaut ko atcerētos, es arī ar asociācijām ļoti bieži. Līdzīgi vārdi, kaut kādi notikumi, vieta, kaut kā piesaistu faktu kaut kam, ko es atcerēšos. Ir tā, es domāju, ka daudziem tā ir. Jā, nu, paldies, Linda. Ja? Nu, kaut vai piemēram, ja? Iedomājieties, nu, tādas situācijas mēdz būt dažādas, ja? Kā nu kurš to izmanto šos un veido šos neironu tīklus, bet tas var būt kaut vai tik elementārs veids, piemēram, ja? Viena sieviete arī dalījās ar savu piemēru par to, ka, ja viņa no rīta kaut ko grib atcerēties, ja, paņemt līdzi kaut ko pirms iet ārā no mājas, ja, tad viņa, piemēram, vakarā uz galda uzliek čību. Un, kad no rīta viņa pamostās, tad kāpēc man uz galda stāv čība? O, nav nedrīkst aizmirst to un to, vai ne? Līdz ar to, jā, Svetlana raksta Peru galvaspilsēta Lima no krievu valodas Perovļima naģe. Vienreizēji. Jā, Jeļena raksta, es šādi atceros cilvēku vārdus, asociēju ar kādu rādu draugu paziņu. Jā, vai ne? Līdz ar to šie arī ir tie neironu tīkli. Ja mēs veidojam asociācijas, tad mums arī ir vieglāk atcerēties un vairāk paliks informācijas mums prātā. Līdz ar to atkal jau mēs lēnām jau ejam runājam par to, ka trenējam savu atmiņu. Trenējam savu prātu, liekam viņam mazliet tā kā pastrādāt, vai ne? Kā nākamo es vēlētos jums padomāt un chatiņā atkal ierakstīt savus variantus. Kā jūs domājat, cik procentu cilvēki atceras izmantojot katru no metodēm, lai kaut ko iemācītos vai lai kaut ko atcerētos? Kā jums šķiet? Šeit ir jauktā secībā viss sarindots, ja? Un vienkārši, piemēram, 5% tur audiovizuālie materiāli, ja? Un, piemēram, 90% ir tur lekcijas, piemēram, ja? Vai kā jums šķiet? Nu, vai vienkārši lekcija, lasīšana no sākuma ar pluszīmi, pēc tam ar mīnuszīmi. Nu, nevis ar mīnuszīmi, bet tieši otrādi - 90%. Kā jums šķiet? Padomājiet mazliet prātā. Otru mācot, manuprāt, taču paliek atmiņā. Vēl kādi varianti? Vēl kāds varētu mazliet tā kā pakustināt savas smadzenes, iesaistīties procesā un atbildēt. Mācot otru, mācoties darot, mācoties vislabāk. Demonstrācija.
Ir varianti, vienvārds sakot, vai ne? Mācīšanās darot, man ir redzes atmiņa, tāpēc lasīšana. Jā, audiovizuāli. Tikai nevar saprast 5% vai 90%. Nu labi, tad 90% es saprotu, ka jūs iespējams atbildat, jā? Tātad skatāmies nākamajā slaidā. Ieļenai diskusija. Ok, skatāmies nākamajā slaidā. Kāda tad ir pareizā atbilde? Un tik tiešām ir tā, ka vienkārši monotoni klausoties lekcijas, mēs bieži vien varam ļoti daudz informācijas palaist garām, tikai tāpēc vien, ka zud fokus, domājam savas domas, kaut kur aizlidojam, koncentrējamies uz kaut ko citu, ja? Vai arī tieši otrādi grūti koncentrēties. Iespējams, lasot atkal, veidojam atkal kaut kādas savādākas asociācijas, salīdzinām ar savu dzīvi un tā tālāk, tā tālāk. Ja? Līdz ar to mazlietiņ arvien vairāk, jā, 50% jau ir diskusija grupa, jā, tādi 75% jau mācīšanās jau caur darīšanu, darot. Un izrādās, ka visefektīvākais ir tad, ja mēs cenšamies nodot to, ko mēs esam iemācījušies, ja mēs gribam nodot citiem. Redziet, cik brīnišķīgi, ka tieši tas veids, kā dalīšanās, kā duplikācija, kā ar savu piemēru rādīšanu, kā mēs varam tālāk, jā, tad izrādās tomēr šādā veidā, ja cilvēkam lūdz iemācīt kādu citu, jā, tad izrādās tam esot vislielākie rezultāti. Bet ne tikai duplikācija, kas uz priekšu, jūs jau zinat, jo te ir rakstīts, ka vienam otra mācīšana, ja mēs jau visi viens no otra mācāmies. Tā kā, jā, lūk, šādi ir ceturtā ieteikuma testa rezultāti. Citiem pārsteigums, citiem ne, man bija tomēr pārsteigums, ja? Jo man arī likās, ka tikai caur darīšanu es varu iemācīties kaut ko. Izrādās, ir kaut kas vēl virs tā, kas stāv. Nu, un, protams, nākamais ieteikums - regulāri vingrot. Regulāri vingrot, jeb sportot, ja, jo tieši fiziskā slodze ne tikai piegādā mums skābeklī, asinsriti iekustina, ja, un dzīvīgumu mūsos uztur, bet arī tā tad sekmē smadzeņu atvasinātā neirotrofiskā faktora proteīna izdalīšanos smadzenēs. Nu, tā ir konkrēta viela, kura ir bezgala arī svarīga, lai viņa mums būtu pietiekamā daudzumā, regulāri vairotos, papildinātos, teiksim tā, un līdz ar to šī fiziskā kustība, vingrošana, sportošana, jebkāda, ja, šī fiziskā kustība ir bezgala svarīga. Un, kā teicis Džons Medīna, ASV neirobiologs un bestselleru prāta noteikuma autors, tad samazināt fiziskās aktivitātes, jeb to apjomu, to, kas visvairāk sekmē kognitīvās spējas, lai panāktu labāks rezultāts akadēmiski rakstura testos, ir tikpat aplam, kā censties pieņemties svarā, badojoties. Ja, līdz ar to, mēģinot uzlabot savu atmiņu un savu prāta skaidrību, ja, ir muļķīgi nepievērst uzmanību arī fiziskai kustībai. Kā nākamais ieteikums, protams, ir kārtīgi izgulēties, jo miegs ir bezgala svarīgs posms mūsu ķermenim, lai viss pārstrādātos, lai visa nomierinātos, lai visi cikli, ritmi un procesi tiem, kam ir jāstrādā naktī, lai tie arī varētu noritēt, ja? Tā kā tiem ir jānorit. Tāpēc miegam ir jāvelta pietiekami daudz laika, un kā daudzi saka, ka jādodas gulēt vismaz no 22 līdz 23, un jābūt jau gultiņā, jāmieg ciet, lai pietiek laika tik tiešām visiem organismā procesiem noritēt pēc plāna. 7. ieteikums ir samazināt cukuru, jo
Kā tad tas ir saistībā ar mūsu šodienas tēmu, jo Alzheimera slimība tiek uzskatīta patiešām par smadzeņu diabētu, jo ir saiknes starp pārlieku lielu cukuru patēriņu uzturā un arī demenci. 8. ieteikums ir sabalansē stresu. Bez neliela stresa mācīšanās, protams, nevar notikt, bet pārlieku liels stress iznīcina smadzenes. Un kā tad mūsu dolēvs mums var palīdzēt? Jo viegli jau teikt, samazini stresu, nomierinies, bet kā nomierināties, ja prāts joņo? Kā, vai ne? Apguļamies gultā, gribam aizmigt, bet ja esam sastresojušies, tad tāpat acis ciet, bet visu kaut ko domājam. Nu, tad mūsu zelta produkti tieši prāta veselībai. Nu, kaut arī no sākuma, kā pirmais ir minēts, prorelaksīns tieši nomierināšanai no sākuma. Prāta nomierināšanai. Ja, lai mums nebūtu jāuztraucās par šo ikdienas stresu un oksidatīvo stresu. Informācijas pārpilnībai, koncentrācijas spējām mums noteikti palīdzēs MyMind un nogurumam un enerģijas trūkumam kā pamats, kā sākuma pamats ir mūsu brīnišķīgās melnbaltās pudeles diena un nakts, ar ko vajadzētu tā kā vispār sākt, bet mazliet vairāk par katru no šiem. Tātad prorelaksīns. Arī man uz galda stāv prorelaksīns, brīnišķīgs līdzeklis, kas nomierina, palīdz atslābināties, jā, arī uzlabo miega kvalitāti, un tas viss ir bezgalīgi svarīgi mūsu atmiņai. Jā, protams, arī šīs te kapsulas satur dažādus tikai un vienīgi dabīgus nevis produktus, bet sastāvēja tikai un dabīgi šie te sastāvdaļas, teiksim tā, ja, un serotonīna veidošanos veicina tik sarežģīts nosaukums kā L-triptofāns, bet tam nav būtiski atcerēties tādus kaut kādus šādus svešvārdus. Galvenais jau ir tas, kad saprast, ko tas dara, nomierina, relaksin, prorelaksin. Relaksējamies, nomierinamies, atslābinamies, un tas ir bezgalīgi svarīgi, lai nomierinātu mūsu prātu. Kā nākamais, protams, ir MyMind. Nu, bez MyMind es kā būdama pasniedzēja, dažādu kursu vadītāja, nevarētu iedomāties savu dzīvi. Labi, ka man ir vēl rezervīte, un lietoju ik pa laikam neregulāri, un tomēr tik tiešām šī uzturbagātinātāja brīnišķīgākā īpašība ir tā, ka jau stundas laikā ir sajūtams efekts. Ja, jau stundas laikā pēc lietošanas uzreiz pilnīgi tā kā, ja, ir jūtams, ka uzreiz ir skaidrāks, asāks prāts un tā tālāk, vai ne? Jā, uzlabo atmiņu, koncentrēšanos un garu stāvokli, mazina stresa ietekmi un, protams, arī prāta darbību, vai ne? Nu, kā jau es teicu, droši vien daudzi zina jau mūsu brīnišķīgo dienas un nakts komplektu, vai ne? Un kāpēc tieši arī šis komplekts ir minēts prāta webinārā? Tāpēc, ka nakts šajā situācijā ir visnoteicošākā, lai varētu prāts nākamajā dienā, ne tikai pats organisms un ķermenis, ja, bet arī prāts, lai var nomierināties un lai nākamajā dienā nav nekāda stresa, lai viss ir kārtībā un arī enerģija un tā tālāk. Tātad sinhronizē organisma ritmu, uzlabojot fokusu dienā un miegu naktī, kas ir pamats labai atmiņai tai skaitā, vai ne? Kā pamat produktus nosaucu tos, un tomēr ar pluszīmīti klāt noteikti gribētos akcentēt arī vita C. Kāpēc gribētu akcentēt arī vita C? Jo C vitamīnu organisms mūsu pats neražo, un to vajadzētu lietot gandrīz nepārtraukti. Ir ļoti sarežģīti pārdozēt ar C vitamīnu, un arī tā pārdozēšana mēdz būt, nu tad,
tāda, ja, kad burtiski nedaudz tur vai slikta duša vai kaut kas tam līdzīgs, katrā ziņā tas nav nekas kritisks, tikko kā, ja gadījumā ir pa daudz, tad to jau jutīs organisms un vienkārši jums neprasīsies to, ja, bet tajā pat laikā C vitamīns ir bezgala svarīgs mūsu organismam, lai palielinātu enerģiju, mazinātu nogurumu un, protams, brīnišķīgs atbalsts nervu sistēmai, kas ir svarīgi arī mūsu prāta skaidrībai. Kā nākamo, tā, kur man pazuda? Tā, ko es jau paskrēju garām, man viņš nenostrādāja, atvainojiet. Jā, tā tad kā nākamo noteikti gribētu akcentēt arī prodeacidu. Jūs jautāsiet, varbūt prodeacits, ja pārējie ir prorelaksīni vai mind, ja, tad it kā var jau nojaust, kam tas ir tāds, ka domāts. Kam ir domāts prodeacits? Protams, lai arī šis produkts nav tiešā veidā saistīts it kā ar prāta veselību, bet satur antioksidantus, kas ir bezgalīgi svarīgi, lai varētu aizsargāt mūsu šūnas no oksidatīvā stresa. Tostarp arī, protams, smadzeņu šūnas. Mums ir jātīra organisms, mums ir jānodrošina vispārējais organisms stāvoklis labā kondīcijā, ja, un, protams, kad šī detoksikācija ir bezgalīgi svarīga, vai ne, lai smadzenes darbotos mūsu efektīvi. Ašvaganda. Nu, par šo produktu arī daudzi dzied slavas dziesmas, ka bez tā vairs nevar iedomāties savu dzīvi. Varbūt es varu paaicināt, jo es pati neesmu lietojusi, tāpēc es labāk došu kādu vārdu arī no manām meitenēm no komandas iespējams, jā, vai Linda vai Ilva, manuprāt, lietoja, ja, ašvagandu. Vai kļūdos? Es runāju par ašvagandu. Linda, ja? Jā. Jo ašvaganda ir tieši saistīta ar prātu, ar mieru, jo, ja mums ir liels stress, mēs zinām, kā mums, vienos, tā vienkāršos vārdos jau aptumšojās prāts, ja? Mēs zinām, jau lielāks stress, jo vienkārši atmiņa nestrādā nekas, un tas ir. Es te citu par šo produktu uzzināju no saviem jauniešiem. Viņi bija stāvā sajūsmā tad, kad viņš parādījās mūsu Duolēv produktu klāstā, un tieši jauniešu dēļ arī es viņu sāku lietot. Viņš tiešām ir tāds noturīgs pret stresu, tu kļūsti, un arī līdz ar to tas arī prātam ir kognitīvās funkcijas uzlabojas, tā kā noteikti, un arī miegam. Papildus dienai naktī viņš arī uzlabo miegu. Miega kvalitāti, jo mēs zinām, ka melatonīnu mēs varam lietot konkrētu laiku, viņu tāds, periodiski varam lietot, tad ašvaganda ir tiešām lielisks produkts. Ilgtermiņā viņš nostiprina to gan prātu, prāta kvalitāti, gan atmiņas funkcijas, un arī tu kļūst mierīgāks, tāds nosvērtāks. Tā kā papildus relaksīnam dienai naktī, īpaši tiem, kam ir tāds vairāk uzvilkts tas darbs, diennakts darbi, kas ir maiņu darbi, ļoti lielisks šis produkts. Un vai ir kaut kāda tāda, protams, sastāvs atšķirās, ja, bet, piemēram, prorelaksīna nomierina it kā un palīdz aizmigt, ašvaganda arī nomierina, palīdz aizmigt. Ir kaut kāda tāda, viņas drīkst arī abas divas kopā tā kā lietot? Jā, personīgi es ašvagandu lietoju gan no rīta, gan vakarā. Es viņu sadalu vienu kapsulu no rīta, vienu vakarā. Un nekā ļoti labs miegs, un arī man ir pulkstenis, ja kāds redz kamerā, viņš miegs lietojot dienu nakti ašvagandu un prorelaksīnu. Ja iepriekš man bija mērens slikts, tad tagad ir labs miegs, un to pulkstenis uzrāda, un viņš nemelo. Tā kā es pat eksperimentēju, kad nedēļu nelietoju, nedēļu lietoju, un pulkstenis rāda ļoti labus rezultātus tieši šim komplektam. No sirds iesaku. Super, ceru, ka arī pārējiem šī informācija bija ļoti noderīga, vismaz man noteikti.
jo esmu jau šādus tādus, protams, kapsulu formas arī iegādājusies, jā, bet, protams, ka kapsulu formas visas neesmu lietojis, tāpēc, nu, tā mēdz gadīties, kad, nu, zinu, kas kam noderētu, bet, nu, jā, ašvagandu vēl neesmu, diemžēl, lietojis, iespējams, varbūt vajadzēs arī palietot, bet, nu, kā nākamie padomi, vēl divi varētu būt, ka padomu veselīgam miegam ir iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Nu, kā jau es minēju, piemēram, 22 līdz 23, jā, lai organisms pierastu pie rutīnas. Protams, mums vajadzētu arī izvairīties pirms tam vismaz stundu, it kā vai nu vismaz 30 minūtes no televizoriem, telefoniem, datoriem, kaut kādām tādām lietām, ja, lai nelasītu ziņas, kaut kā jau paši jau nomierinātos, ja. Un iespējams mēs varam izveidot arī kaut kādu relaksējošu rituālu vai padzert kādu nomierinošu zāļu tēju, vai kaut kādus tādus stiepšanās vingrinājumus nelielus, ja, bet nevis kā vingrošanu, bet vienkārši stiepšanos, ja, stiepšanos, staipīšanos. Nu, un, protams, kombinācijā ar Duolife vakarā lietojam prorelaksīnu, protams, lietojam arī nakti no dienas un nakts komplekta un iespējams arī ašvagandu, vai ne? Un noteikti palīdzēsim sev iemigt arī tie cilvēki, kas mokās ar iemikšanu vai arī kuriem ir grūtības ar nepārtrauktu miegu. Tā bija manai mammai, kura pēc dienas un nakts lietošanas teica, meitiņa, vai tā var būt? Vai tiešām tā var būt? Es gadiem vismaz 3-4 reizes naktī modos augšā. Es jau neatcerējos, ja, kādu pēdējo reizi esmu gulējusi, nu, tādā ilgstošā, dziļā miegā. Viņa saka, tagad vai tiešām varētu būt, vakarā aiziet gulēt un no rīta pamostos, ir jau rīts. Ja, tā kā ir tāda interesanta lieta, ka tik tiešām šie produkti ar dažādiem sastāviem ir jāpaeksperimentē, jāpameklē, kas ir vajadzīgs konkrētā situācijā, konkrētam cilvēkam, bet noteikti kaut kā varam palīdzēt, atbalstīt, jo labs miegs ir kā smadzeņu restarts, protams, nākamajai dienai. Un nākamais, jau pēdējais padomiņš, ja, ir par atgādinājumu par ūdens uzņemšanu. Protams, dzeram ūdenīti 1,5 līdz 2 litrus dienā, vai ne? Jo arī smadzenēs ir ļoti daudz ūdens. Limfa, šķidrums, asinis, šķidrums, mūsu ķermenis sastāv no ļoti daudziem šķidrumiem. Ja, un līdz ar to mums ir jādzer šis ūdens, lai palīdzētu arī izskalot visu, ko ārā. Un, lai padarītu šo ūdeni interesantāku, protams, mēs varam pievienot vai gurķu šķēlītes, citronu vai piparmētru lapas, bet mēs tikpat labi šim pašam ūdenim varam pievienot klāt chlorofilu, piemēram, par ko mēs vispār neesam runājuši, vai arī to pašu vita C, kas vasarā vēl jo vairāk var sniegt ļoti atvēsinošu, atsvaidzinošu tādu chlorofils piparmētru, atsvaidzinošu garšu, ja, un vita C citronu tādu vēsumiņu. Tā kā, kāpēc vienmēr jādzer pliks ūdens? Tiem, kam ir grūtības ar pliku ūdeni, piemetiet kādu pilieniņu no ļoti dabas veselīgiem šādiem produktiem, kas nodrošinās arī organismu ar ļoti daudzām vērtīgām vielām, jo hidratācija tik tiešām ir kā degviela mūsu smadzenēm. Un, protams, atgādinu, ka mēs jau drīz tiekamies pasākumā 12. jūlijā Latgales Sajietā. Ar nepacietību gaidu šo pasākumu, protams, un aicinu ikvienu, ja gadījumā vēl vietas ir Svetlana vai ir vēl kāda vietiņa palikusi. Bez nakšņošanas vienmēr laipni. Bez Ja grib bez nakšņošanas vienmēr laipni.
Ja ar nakšņošanu teltis var celt pļava liela, ja ir savs kemperis, var braukt ar kemperi. Ja nu kāds 1, 2 cilvēki ļoti gribēs palikt pa naktī gulēt, atradīsim arī kādu vietu. Tā kā visi laipni gaidīti. Super! Nu ko, līdz ar to arī mana šī prezentācija ir jau galā. Ceru, ka šie padomi bija ļoti noderīgi. Protams, daudzas lietas ir visiem jau zināmas, nu, saprotamas it kā, bet ikdienā mēs tagad zinām, cik svarīgi ir atgādināt, atsvaidzināt atmiņā, lai nekur mums nepazūd, lai mēs varam patrenēt savu šo atmiņu, vai ne, un šīs te atmiņu šūnas, prāta un smadzeņu šūnas, un lai mums visiem mierīgs prāts, laba veselība un salds miegs. Saku jums visiem paldies, protams, par šo webināru un uz tikšanos kaut kad citreiz.